katram liktenis mums ir lēmis piedzimt savā īpašā vietā, ko mēs varam saukt par dzimteni. Un, ja man šī dzimtene patīk, es tajā dzīvoju un vienmēr vēlos atgriezties, tad tas laikam arī ir viss tas skaistākais. Tā ir man Latvija ar savu kultūru, ar savu dabu. Bet, ja konkrēti mēs runājam par Saldu, ja, tad nevelti tas teiciens, ka nekur nav tik labi kā mājās, un vienmēr atgriešanās mājās. Un tā kā pēdējos gados man īpaši patīk tās, kā mēs piepildam Saldu. Kā mēs piepildam Saldu ar mīļumu, ar skaistumu, kā mēs piepildam Saldu ar savām vēsturiskām vērtībām, rozentālu, ķiģeli. Nu, ja viss notiek tā, kā tam ir jānotiek ražošanā, tad, protams, tās ir tādas skaistas, iedvesmojošas, laimīgas dienas. Novērtēt šajā darbā, man liekas, ka tie ir tie mirkļi, kad man kolektīva meitenes nāk vienkārši parunāties. Nāk parunāties par lietām, kas nav saistītas ar darbu. Laimi? Nu, laimi jau ir tomēr lielā mērā nesaistīta ar darbu. Tā ir ar mājām, ar sev tuviem un mīļiem, jā, kad bērni un mazbērni tev vienkārši sirsnīgi apskauj. Tad tā ir vis tā lielākā laime. Tas tomēr būtu kompromiss starp īpašniekiem un mūsu kolektīvu. Nu, tās ir divas dažādas mentalitātes, ar dažādām vērtībām, ar dažādiem skatījumiem uz visiem procesiem. Nu, jā, kompromiss tas ir vislielākais izaicinājums. Nemieru gars. Pilnīgi atbilstu horoskopam Vērsis. Jā, man parādīs to sarkano izaicinājumu, tad es noteikti viņu pieņemšu un pierādīšu, kad es to varu, vienalga kā. Nu, tas ir varbūt tas visīsākais raksturojums man.